sākot no 4. līdz 7. klasei, tās 4 klasītes bija izvietots šī ēkā. Piebūvu tad nebija, šeit bija klase, blakus bija pionieru istaba, te vēl bija lejā direktora kabinets, skolotāja istaba, dziedāšanas zāle, arī vingrošana tur notika. Jā, man patika vairāki priekšmeti. Pie skolotājas Pļūnas man ļoti labi veicās matemātika un man patika matemātika. Man labi padevās latviešu valoda. Nekādas problēmas nebija krievu valodā, jo skatījos daudz filmus ar subtitriem latviešu valodā un apgūvu krievu valodu. Protams, vēsturi man interesēja, jo par vēsturi es lasīju bērnībā daudz papildus, dažādu literatūru un tā tālāk. Ģeogrāfija man patika. Man daudzi priekšmeti patika. Varbūt man drusku neveicās fizikā, vācu valodā, bet visumā es biju sekmēs 2. labākais klasē aiz skolotājas dēla Jāņa Feldberga un mācījos labi un esmu pateicīgs par zināšanām saviem skolotājiem, diemžēl, kuru vairs neviena šai saulē nav. Pēdējā aizgāja skolotājas Sproģīte, kas mācīja vācu valodu un nodzīvoja krietni pāri 90 gadiem. Skolotāja Kulmans stāvēja klases priekšā, pastāstīja, kā mums jāuzvedās, ka līdz zvanam ir jāsēž skolas solā, un kad atskanēs zvans, tad būsim brīvi un varēsim skriet. Un es sēdēju pie loga, un tā arī nosēdēju līdz zvanam kārtīgi, kā atskanēja zvans, tā pa logu laukā un pa pagalmu prom. Skolotāja tā pārskaitās, ka pēc tam, kad visi bērni aizgāja, mani paturēja un lika man pa logu lekt iekšā ārā, kamēr es sāku raudāt. Un tad, kad es sāku raudāt, tad mani arī palaida mājās. Bet interesanti, ka pēc daudziem gadiem, kad es pabeidzu Latvijas Valsts universitāti un stājos darbā Irlavas vidusskolā, darbā mani pieņēma tā pati bijusī 1. klases audzinātāja, skolotāja Kulman, kura atvaļinājuma laikā aizvietoja skolas direktoru Švānu un bija skolas direktora pienākumu izpildītāja. Un es pie viņas iestājos darbā par skolotāju Irlavā. Mums bija samērā neliela klase, skolēnu skaits klasē nepārtraukti mainījās, kāds aizgāja, kāds atnāca, un beidzām mēs, ja nemaldos, 12 skolēni 1965. gadā šo klasi. Diemžēl kāda puse jau vairs nav šai saulē. Es uzturu kontakts ar Jāni Feldbergu, kas man ir bērnības draugs, šeit skolotājs, dziedāšanas skolotājs dēls, viņš pie Sabils dzīvo. Tad uzturu kontakts ar Žubīti Bāliņu, kura šeit uz Balgalu atbrauc diezgan bieži, Pumpuros dzīvo viņas brālis. Un man bija labs draugs un labi kontakti arī ar Juri Krustiņu, bet, diemžēl, viņš pirms dažiem gadiem aizgāja aizsaulē. Kāds kādreiz arī kādu joku izspēlēja. Atceros, mūsu klasē bija tāds garauguma puisis Pēteris, kurš vienmēr gribēja daudz ēst. Ēdnīcā viņam nepietika ar to, ko šķīvi ielēja, un tad viņš vienreiz paņēma kabatā līdzi dzīvu vardi. Blakus viņam sēdēja mūsu klases biedrene Rita. Viņš šo vardi ielika Ritas šķīvī, tā iespiedzās un aizmuka no ēdnīcas. Viņš izēda savu šķīvi un pēc tam arī Ritas šķīvi un tika pie dubultdevas. Man ir tāda fiziska īpatnība, ka man ir grūti, bērnībā tas izpaudās vairāk, man ir grūti nekustīgi nosēdēt. Toreiz mācību stunda ilga 45 minūtes, un 45 minūtes nekustīgi nosēdēt, man tas bija fiziski grūti, un es darīju dažādas bleņas, lecu augšā, pat skraidīju,
un pagrūstījos ar skolēniem stundas laikā. Un daudziem skolotājiem tas, protams, nepatika. Atceros, ka man bija problēmas ar ausīm, man sāpēja ausis, mani Talsos poliklinikā nosēdēja pie aparāta un lika nekustīgi sēdēt, kamēr man tur ar kaut kādu UVC aparātu tās ausis sildīja. Un no nekustīgas sēdēšanas es zaudēju samaņu, nokritu. Es nevarēju nekustīgi nosēdēt. Man vajadzēja kustēties, būt kustībā. Un tāpēc es stundās bieži vien nokaitināju savus skolotājus. 3. klases skolnieka Jura Ulda dēla Celmiņa raksturojums. Juris dzimis 1950. gada 6. februārī, dzīvo Balgavas ciema Ēpaļās pie vecākiem. Ģimenē ir vienīgais bērns, ir izlutināts. Mājas apstākļi labi, Juris ir apdāvināts, zēna sekmes labas un teicamas, darbus izpilda labi, slimības dēļ 2. ceturksni Juris skolā nemaz nenāca, sliktāk ir ar uzvedību. Stundās zēns ir kustīgs, neuzmanīgs, nesavaldīgs, bieži izdara disciplīnas pārkāpumus, starpbrīžos un ceļā uz un no skolas. Daudz lasa, interesējās par visu, kas ir apkārt, ir oktobrēns, piedalās visos kopīgajos pasākumos klasē. Vera Sproģe, klases audzinātāja, 1960. gads, 28. maijs. Otrs iemesls bija tas, ka man bija ļoti liela zinātkāra. Un lielāko daļu mācību grāmatas, kad es 1. septembrī saņēmu, es jau kādu pāris nedēļu laikā izlasīju no sākuma līdz beigām. Atmiņa man bija perfekta. Jaunībā man bija ļoti laba atmiņa. Un praktiski es visu vielu zināju. Mans, teiksim, tas zināšana un spēju līmenis, es tagad tā domāju, bija tāds, ka es būtu varējis vienā mācību gadā pabeigt 2 klases. Un tad, kad skolotāji skaidroja jauno vielu, es visu jau zināju un roka gaisā un lecu priekšā un skolotāji es jums pastāstīšu un tā. Un tas arī daudz skolotāju skaitināja. Bet bija skolotāji, kas saprata mani un kas atrada risinājumu manām problēmām. Tāda bija, piemēram, skolotāja Pļūna. Un viņa redzēja, ka man ir grūti nosēdēt. Viņa teica, Juri, nāc pie tāfeles, tagad mēs sākam jauno vielu. Jaunā vielā mums jāpierāda tāda un tāda teorēma. Tā vēl nebija ne stāstīt, ne mācīt, bet tā kā es jau grāmatu biju izlasījis, es to zināju, es visu uzrakstīju uz tāfeles, paskaidroju klasē, mācīju savu klasi kā skolotājs un pats guvu gandarījumu un izkustējos un man nebija jātrako. Tā kā bija skolotāji, kas ar mani mācēja tikt galā. Mēs sadraudzējāmies ar Jāni Feldbergu, kas bija labākais skolēns klasē. Viņš sēdēja ar vienu citu puisi, un viņš jau zināja, ka es daudz lasu, un tā es jau no bērnības staigāju uz biblioteku un ņēmu grāmatas, un tā. Un tad Jānis pienāca man klāt, es atceros, un teica, viņš saka, zini, man ar to savu solas biedru ir garlaicīgi, davai draudzēsimies. Un tā mēs ar Jāni kļuvām labi draugi, un mums bija daudz interesantas lietas, arī par mācībām un grāmatām un tā, ko pārunāt. Un tā mēs esam draugi līdz pat šai dienai, regulāri sazvanāmies un uzturam kontaktu. Viņš arī ir pensionārs, dzīvo netālu no Sabilas. Brīvā laikā mēs negājām mājās. Mēs daudzījāmies kaut kur. Visbiežāk tas bija tepatās pie salām, tā saucamajos vecajos kapos. Tur spēlējām partizānus un visu kaut ko tādu darījām. Un tie jau bija gandrīz pēckara gadi. Atceros, atradām 3 artilērijas lādiņus neizsprāgušus tādī veco kapu mežā. Un tad sadomāju, ka jāuzstājas ir kārtīgs fejerverks. Un sakurinājām ugunskuru,
pamatīgu, savācām nokaltušos kokus, un tad tos 3 lādiņus iemetām ugunskurā, paši pamukām nedaudz tālāk, un gaidījām, kad būs sprādziens. Diemžēl nekas nesprāga un nekas nenotika. Nu, vēl varu pastāstīt, ka vēl 1958. gadā ar vienu draugu kopā klaiņojot pa šīs apkārtnes mežiem, mēs atradām apdzīvotu bunkuru, kurš bija vaļā mežā un pamests tajā brīdī, un tanī bija visādas interesantas lietas. Mans draugs paņēma kabats nazi, revolveru, nu man netika nekas labs, tur vēl bija automāts, un tāds ļoti garš, liels, uzmetu šo automātu plecos un nesu mājās. Nu, tur man bija kādi pāris kilometri līdz mājām. Nu, tad gāju ar šo automātu plecos, viens pieaugušais nāca man pretī vīrietis. Puika, kur tu ar to šaujamojies? Teicu, mājās eju. Nē, kur tu neiesi. Un viņš man to šaujamo atņēma. Nu, tā man nekas netika no tā bunkura. Nu, ko vēl mēs pēc stundām darījām? Ziemā mēs uz ledus spēlējām hokeju. Nūjas mums tur nebija, tās bija paštaisītas. Ripa, labi, ja bija īstā. Vārtus izveidojām, noliekot 2 somas. Kad uzsniga sniegs, tad slēpojām pa kalniem, lecām pa tramplīnu, lauzām slēpes, tēvs man laboja. Nu, un tad kolhozs Kurzeme nodarbojās arī ar zivkopību. Un te pie salām paplašināja, izraka 2 dīķus. Tad viņi nebija tā aizauguši kā tagad, viņi bija forši. Un tad mēs gājām peldēties. Nu, atceros, ka peldējāmies līdz tā laika oktobra svētkiem, nu tad, kad sākās brīvdienas, tad līdz novembrim. Un pavasarī atceros, pirmo reizi iegājām peldēties salu dīķī 23. aprīlī, manā vārda dienā, un apakšā zem ūdens vēl bija ledus, bet virs kārta bija diezgan silta un peldējāmies. Nu, tādas mums bija mūsu nodarbības pēc stundām. Nu, vēl arī skolā pavadījām laiku, jo tanī laikā Talsu vidusskolas skolniece Gundega Grīnuma badmintonā kļuva par PSRS čempioni. Un mūsu klases audzinātāja Nora Pļūna mums pastāstīja šo gadījumu, un viņa teica, nu mums arī vajadzētu ar kādu sporta veidu te sākt aktīvāk nodarboties. Viņa noorganizēja to, ka skola iegādājās tenisa galdu, to te lejā nolika, un tad mēs ļoti bieži pēc stundām spēlēja tenisu. Man tenis patika, es biju viens no labākajiem tenisistiem skolā, un arī ar to aizrāvāmies. Nu, ir viens traģisks gadījums. Nu, vispār jau es dzīvoju tālu no skolas. Man tā iešana uz skolu bija diezgan grūti, vairāk kā 6 kilometri, un tur pa ceļam bija upe, kas pārplūda, un bieži tur piesmēla kājas, un visādi tur gadījās. Bet tas trakākais bija tas, ka vienu dienu, nākot no Balgals uz salām, mēs tur gājām pa tādu taciņu, un uz šīs taciņas es ieraudzīju no rīta milzīgu asins laukumu, cilvēka pēdas, dzīvnieka pēdas, un tad, kad atnācu skolā, tad uzzinājām šo traģisko vēsti, ka viena 7. klases meitene ir gājusi bojā, viņu bija nobadījis briedis. Nu, vēlāk to stāstīja mums tā, ka šis briedis klīda pa Balgalas mājām, un tanīs mājās, kur tā meitene dzīvoja, arī viņš bija bijis. Parasti to briedi tur pacienāja, un tagad viņš šo meiteni sastopa uz takas un prasa kaut ko, lai pacienā. Meitenei, protams, nekas nebija, ar ko pacienāt, un briedis viņus nobadīja. Traģiski viņa aizgāja bojā, ir apglabāta
Balgales kapos. Tas ir tāds traģisks gadījums, jā, kas man ir palicis atmiņā. Kā grūtu laiku es atceros arī dzīvošanu skolas internātā, jo izstaigāt bija ļoti grūti, un 1. un 3. klasē es dzīvoju skolas internātā salās, un tad bija tā, ka pusdienas mēs paēdām skolā, vakariņās mums bija kaut kāda tur piena zupa, kaut kas arī, bet brokastīs mums uzvārīja tikai tēju, bija jāēd kaut kas pašiem savs. Tie bija pirmie kolhozu laiki, nekas jau īpaši nebija mums mājās, dzīvojam diezgan trūcīgi, un man bija tāda tēva uztaisīta kaste speciāli, kur salika kaut ko līdzi, un man tur ielika rudzu maizi, ielika rūkleņu ievārījumu un saceptu sālītu speķi, kas man nevisai garšoja. Praktiski man tur brokastīs nekas negāja pie dūšas, un tas laiks internātā bija tāds diezgan lielā pusbadā. Tā kā tā man tas palicis atmiņā. Bet man tagad nāk prātā viens ļoti interesants gadījums, ko es gribētu izstāstīt. Tas bija Hruščova kukurūzas kampaņas laikā. Mūs tur sūtīja pavasarī to kukurūzu, tur sēt, nekas tur neizauga. Un tanī gadā, ja nemaldos, tas bija kāds 63. gads, Padomju impērija palika bez maizes. Daudz kur bija pat bats. Mums bija tikai rudzu maize veikalā, baltmaize vispār nebija. Bet, lai to kaut kā kompensētu, mums šeit skolēniem deva, toreiz bija jaunā nauda, 71. gadā bija reforma, pa 3 kapeikām viena baltmaizes bulciņa. Mums deva 2 bulciņas. Un tanī laikā gāja, mūs veda uz obligāto kino Balgalē, un tanī laikā gāja tāda filma Krievu brīnums, kur rādīja izcilos Krievu sasniegumus industrializācijā un tā tālāk. Un tad mēs šīs mazās bulciņas iesaucām par Krievu brīnumu. Dzīve man ir bijusi saspringta, interesanta, un protams, viss sākās šeit.